Visiem sveicieni! Čia mēs esam Jūrmalā, Druciems, Brekšu sope. Liela, viss kā parasti. Viena no manām mīļākajām vietām. Iejauksim tagad barību, tagad ap laika ir kaut kur 8:20 no rīta. No rīta bija diezgan tumšs. Pāris dienas pirms šīs bija liels karstums, bet tagad jau ir mākoņainas lietas, bija visu vakar dienu lija. Tāpēc uzjauksim barību un arī sāksim mūsu top. Pastāstīšu jums par mūsu. Pastāstīšu jums par mūsu barības sastāvu. Tas ir paņems mazas mainīt, jo lielā paigi negribēs ņemt. Daudz vietas vienkārši aizņems mašīnu. Nu tad, ko sāksim mūsu barības jaukšanu. Paņemsim 73,000 barību Brexis. Brexis and Skimmers. Nu, arī var Brexis, tāpēc piejauksim viņu bišķīt arī klāt. Tāda diezgan smuka frakcija, kas Brexisim diezgan labi patika. Teikšu, ka viņas mažu, nu, vienkārši lieliski smažu pēc kādiem cepumiņiem ar kaut kādu, tur nezinu, tējiņu, kas tāds līdzīgs pacēstu. Tālāk mums ir NG Mix Bauskas Brexis. Viņam klāt arī. Viņa iekāršos mums bišķīt melnu barībiņu. Lai mūsu barība arī nebūtu pārāk gaiša. Un Bauskas. Arī Brexis. Agrāk, man liekas, šitā paciņa saucās Big Brim, tagad viņa arī vienkārši lielais Brexis tagad ir, jā. Tas jauns paciņas visāds te. Ieliksim arī klāt šitā. Un tādu. Šitai te barībiņai. Šitā smaržo diezgan līdzīgi tā kā kožģinīt kaut kādu. Un šitā pēdējā, kas likt klāt tādu arī tā kā kožģini. Samaisīsim tagad visu. Man liekas, ka mēs pat varētu uz mūsu šo, mēs būsim te tā skatiem, lai 4-5 kaut kur tā pastīsimies pa laiku, kad būs, jā. Šitā arī vēl bišķi tā pieeja, domāju, ka. Cik tā pusi kaut kā pusītās painīši ir, lai bišķi mazāk par pusi. Un tagad mēs sāksim mūsu mitrinājumu. Domāju, mitrināsim varbūt ar šo te rīku, lai mums nav baigi te jācenšas, lai mēs nebaidītos, ka mēs viņu, lai viņam mums nav pārāk šķidri, lai mēs zinātu, cik mēs lejam iekšā. Sensas barības un gāmīgs modeks. Dzer ļoti labu ūdeni, ka es pēc manas praktikas, ka es esmu lietojis tik daudz reizes. Šais man, diemžēl, nav tas surbīts, ar ko es varu tā smuki. Visu tos būmītas barībā, kas te ir, izjaukt. Nekas traks. Sopēsim ar to, kā ir. Domāju, ka uz Brexisim. Šitā nav Brekšu pēdējā epizode, tāpēc atbrauksim 100% kādu reizi vēl uz Brexit. Tāpēc, ja es domāju, ka šitā bija pēdējā Brekšu epizode, tas gan tā nebūs. Aizbrauksim vēl droši vien kā vienu, varbūt arī 2 reizes uz karpām vēl. Nu, tilti jau diezgan labi, normāli palikt, bet varbūt aizbrauksim uz kādu maiņu, nezinu, uz Vīpēdi, jā. Tur bija tāda forša maiņa un tās tīk, ka tur ir. Tāpēc mēs domāsim. Tā, nu es domāju, ka mēs varētu vēl bišķīt piejaukt ūdeni. Veiksim ar šito pirmo mitrinājumu, un tad uz otro mitrinājumu mēs piejauksim vēl to te melasīti ar ūdeni klāt. Cilvēki ir blakā man, tāpēc neesmu viens šoreiz Breksī. Es domāju, ka šeit copītē jābūt diezgan labai, jo nu, tā temperatūra, kad nav saules un nav tas liels karstums, kas stāvē visu septembra sākumu tagad, jā. Nav tam visam jābūt it kā. Ko? Sāc šā te barība pēc mitrinājuma pirmā, ka viņa mums salība kopā vienā bumbulīši tādā smukā. Un ar vienu vieglo pirkstu izjaukšanu izjūtas pilnībā viss. Tas bumbulis izjūt mums.
Pagaidīsim, kamēr šitā barība vēl uzders. Paders ūdentiņu bišķīt, un tad sāksim taisīt otro mitrinājumu, pieliksim, kur labi, šis te krikumiņus no trāperīša zaļos, jo zaļie breksim, es saprotu, ļoti patīk. Jā, un pieliksim to melasīti klāt. Mūsu barība ir uzsūcis to ūdentiņu, tagad viņa nav tik mitra, un tagad mēs pievienosim klāt melasīti bišķīt, lai viņam paliek bišķīt smagāk, un melasīti iedos tāda arī savu smažiņu, to labo melasis, ko mums arī vajag. Melasis šitā ir no salmo, ja to jau kādu laiciņu labu. Šķiet, tā mums laikam, ka pietiks, ja. Taisīsim tā diezgan atraktīvu, domāju, ka barību. Ja mums tas breks pienākt uz tā punkta. Un šitā te. No. Nu ko? Pateikšu tā, ka smaža ir vienkārši fantastiska. Vēl bišķi ūdentiņu mēs varēsim pievienot. Un barēji pilnībā būs gatavi, mēs varēsim iejaukt uzbarot mūsu pultus. Nu. Nu, jā. Mitrinājums mums tagad pabeigts, un pilnāsim tagad mēs laikam rupjo frakciju to, kas mums ir, jā. Tā, rokam daļu nemazgāt bišķīt. Nav netīro roku, viss jādara. Nepatīcam gūt bišķīt. Tā. Tagad mēs pievienosim tos trāpera krikumiņus. Un, ka šitie tā mums būs pietiekami ar viņiem. Odi parādījušies ir. Bet dareiz, kad vējiņš uzpūš, tad tie odi aiziet prom visu. Un esmu atracis makšķēšanas somā vienu buņģušu kukurūzu. Mēs varam bišķīt pielikt tās kukurūzas klāt arī. Bišķīt to visam. Šitik tos visu. Pieliksim vēl, pēc tam liksim barotavās viņu. Tad, nu ko, parādīšu bišķīt kadrā labāk, kā mums tā barība sanākus. Sanāk mums. Šitā te smuka frakcija, kur ir zaļas daļiņas, tās trikumiņi un kukurūzi, un tāda melna barība sanākus. Nu ko, barosim pulsus un sāksim uz brekstopu. Nu ko, esmu iemetis makšķerītes. Bišķi pauzēs te ar manu feederu, tāpēc, ka tur bišķi sistēma negāja līdz galam labi tur. Vienu barāto norāvās, tāpēc, ka nezinu, kāpēc tur aukla pārtrūka, bet tagad jau viss labi iemetos. Esmu kaut kā šeit, vismaz šeit kaut kā viss tā, apmēram, bišķi tāda bārdaciņš ir, bet vismaz zinu, kur viss atrodas. Ja vienu mašķīti var pelnāt, ko tas izim par pludiņu, un iespējams vienu mašķīti iemetīsim uz zandartiem nebūs breksis, ja, neieniķēsies. Pirkam mūsu barībiņa, un arī ņemat vienu mašķīti tajā vietā, un vienu mašķīti tajā, un stāv un otru tur, mēram. Es te nemarķēju, es uzlieku klipsi, ja es metu visu laiku vienā vietā, es zinu, kur tad ir punkts, kur brekšiem ir jābūt, tāpēc sēdēsim un copēsim. Tik sēž copē un saprast, ka man jau pāris jautājumi. Varbūt kāds varētu puzīt komentārā, kurš gribat redzēt, piemēram, ziemā YouTube, jo ziemā es necopēšu, jo neesmu lielais fans ziemas copē, man nepārāk tas kaut kā. Man vairāk pavasaris tā, no krāsta neizslēdz, man nepārāk tas patīk. Un, nu, labi, kas varētu ieteikt, ko varat ziemā pafilmēt, kaut kas gribat kaut ko redzēt, piemēram, tur kāds makšķer tests vai makšķers kas man makšķer kastē ir, kāds es izmantoju, kāds puls.
par kādām taktikām parunāt, karpu copē vai brekšu copē, jā. Dažkārt uzdot tur jautājumus man komentāros, un tad es ziemā siltajos vakaros atbildēšu uz viņiem tur video formātā. Tāpēc šādi te blakus tur puiši noķēruši vienu breksīti uz kilo un 2 brekšus, 1 kilo, 700 grami. Mēs pagaidām pa nulēm, skatīsimies. Ko es tev putniši vai tāds mūks kadrā laikam netrāpīja, diemžēl. Bet, cilvēki vispār maz. Rīts svētdiena, es domāju, ka nav arī vajag daudz jābūt cilvēkiem, tāpēc it kā kaut kas tur raust, bet labi. Es domāju, uz vienu kādu man stāv Baltija, un uz otru man stāv Slieks. Slieks man ir Dendrubenu, man liekas, kā viņi celās 2. un 3. numuru, un parastie Baltija vienkārši. Tāpēc, piemēram vēl barībā, laikam bija šī tas baltās, un tad sāksim. Cerēsim, ka būs mums vismaz 1 kilogramīgas breksis, varbūt arī paveiksim kaut 2 kilogramīgas trāpīsies, es nesmu godīgi. Brekos nesmu bijis 100, tāpēc skatīsimies. Draugi, es nezinu, kas man uz feeder šoreiz ir, bet kas man dodas feeder, nezinu, kā pārtraukt aukli, bet sāku pīt otro sistēmu un breksīts paņēma. Kādi grami? 300, 305, es teiktu, tā kaut kur. Ieliksim tīkliņā un tad vakarā skatīsimies. Ņemsim vai neņemsim, jo Omīte teica, ka viņa grib zivtiņu šodien. Esmu priecīgs, pirmā zivs ir, tāpēc tikai tagad man ir otrā misija, atrast baroto, ko es te gribēs iet virs otrai sistēmiņai. Ātri pārdīsimies un paņem uz baltos lieciņu. Jā, pārdīsimies un sāksim copēt atkal tālāk. Ko? Noķēru vēl vienu breksīti. Tāds brekslēns tur 400 grami. Nav vai 400 gramīgais tāds. Viens 400 grami, varbūt otrs 300. Tā arī ap 400, 390, 380 kareči. 2 400 gramīgie. Un uz kreiso punktu pie tās mājiņas, kas tur ir. Parādīšu jums, kur tas ir. Redzēsiet, tas ir. Tur. Tur es copēju. Ja tomēr var tas esīšu vienu mašķirīt. Man līdz pludiņu mašķirīt. Iemetīšu kādu pludiņu. Un vienu grūteni ar pārsteisīšu uz zandartu. Jo šitā mašķira, kas man otrās feeders tieši, jā. Viņš man stāv vispār klusē visu laiku. Breksis nevis pats copēs, jā. Ja šitā mašķira viens copēs, tad labi, lai stāv. Iemetīšu vienu zandartu, tad paņems pastīsimies. Tāpēc, jā. Vējiņš tas ir parādījies arī diezgan tāds. Tāpēc, es teiktu, ka copē jābūt labi. Man liekas, ļoti labam laikam priekš līdekas ļoti daudz laivu speld. Bet labs laiks priekš līdekas līdekai patīk tāds laiciņš. Bet spinīgs man nav. Izlēmu, ka es tikai priekš reiztiešu. Tā, nopietni, tāpēc. Gadīsim tālāk rezultātus. Ko, draugi? Tomēr vēl viens smuks breksīts ir. Nosvērsim, domāju, ka kaut ap 2 kilo toši jābūt. Diemžēl, kā es viņu izvilku ārā nesanācu nofilmēt, ka esmu viens copē un nav kam pafilmēt. Tad es vairs redzēsiet, ka pa nulēm ir. Liksim iekšā žaunām un es lieku uz 2. Redzām pēc lielāks. 1,5 kilograms, draugi, šitā te lāpsta. 1,5 kilograms. Ko? Šīs vasaras laikam rekords ir. Tāpēc tagad liksim iekšā tīkliņā un es domāju, ka Omi būs ļoti priecīga par šajā te zivtiņu. Tomēr, draugi, bez mikrofona, diemžēl. Es nav laika viņu uzlikt. Šās te breksītes ir. 7. breks jau baigi nekos nesu filmēt, ka ļoti daudz copas ir nepaspējuši neko filmēt. Barotu un breks. Uzfilmēt nevienu normālu momentu. Pēc visu teigā tak filmēšu. Mums ir vēl viens breksis. Tik man jau breks kāda 8 brekši ir, es neesmu neko ilgi filmējis. Zandarts arī bija liels pārsteigums. Pārmetīsimies un sāpēsim tālāk. Nevar nekādīgi atrast momentu, kā man izvilkt ārā nofilmēt dzīvi. Esmu viens, diemžēl, copērt uz beigas copēm atbrauks mammu klāt un varēs kaut ko pafilmēt arī tā no sāniņa. No sāna, jā. Un strādā man vienmēr. Es uztaisīju tā kā tādu putriņu, paņēmu baltos kukurūzu
Un sliekas par tas. Un tas ir tikai tādu putriņu. Un liek iekšā viņi baro to, man brekšiem tas ļoti šeit patīk. Tāpēc, jā. Un Zanders man paņēma uz mailītes astīti. Tāpēc šādi te mums ir. Kaut kas tāds man, laikam, pirmā reize ir, tāpēc copēsim tālāk un gaidīsim lielās zivis. Un arī rekur pirmais manējais Zandera dzīvē. 50 centimetri nomērī. Vienkārši copē. Copē vienkārši lieliski. Nu ko, esmu arī pasūtījis paēst kaut ko. Tas mums ir kebabiņš no kebabnīcas Kebab centrālē. Pasēc, cik garšīgi izstās. Kečupiņi, kartupelīši, salātiņi. Ļoti garšīgi izstās. Nu, copēsim. Mēdīsim šajā te smukiņu kebabiņu no Kebab centrāla dubulti. Lai visiem labu apetīti. Godīgi esmu nostājies no skaita, bet man liekas, tas jau kāds 9. vai 10. breks, kas man ir. Pārmet tikko makšķeru uz Zandartu vienu šito te federīti. Iemetu turpat, kur paņēmu, tas mans pirmais Zandarts. Tas tīkliņš, kuras liek pēc zivs, viņš jau kriņš ir reku. Pilns ar zivīm. Pilns ar zivīm vienkārši. Tāpēc, nu, liksim arī tīkliņā iekšā. Vēl viens maziņš Zandartiņš, otrais dzīvē, šoreiz atkal. Maziņš, 35 centimetri, nav mēra. Laidīsim arī. Kur stāv tepat pie krasta. Kādēļ es tālāk nepaldies? Tepat zālē spēlēt. Eku, aizgājis mukais. Nu ko, vēl viens Zandarts. Tā kā man ir, es uzlikšu mikrofonu. Draugi, copē, brekšu makšķēt, copē. Ir, copē. Centīšos nolikt, lai izvest ārā viņa redzēt jūs kā. Nu, parād. Ir zivs galā. Vēl viens atkal mēra breksis. Tu neredzēsiet neko, bet atvainojos par šādu te filmēšanu, jo baigi cits izējas man šobrīd nav. Nu, tikai man copi un šāds te smuks vēl viens breksis. Es kaut kādu grāmi 800-700 langi viņam ir. Labi, arī esmu paradīšu uz Zandartu. Es lieku te, jā, man tīkliņš var saplīst. Šāds te liels smuks vēl viens Zandartiņš. Smuks. Kilo 800 un 60 centimetri garš. Uzklāsim visu. Mušas nelido virsū. Lai mušas viņam nelido virsū. Šādi. Un breks lēkā, tik vien lēkā atkal. Visu tajā pilnīgi. Kopējais svars 1100. Visi noķert zivju pa dienu. Lielākais pusotrs un mazākie 300-400 gramiem. Cope skai tik ir izdevusies. Pirmā arī tāds ir notikums, ka tik daudz brekšu. 11 kilo tikai ar brekšiem. Tāpēc nesēžat mājās un ģēriet zivs. Nu ko, tā arī beigusies mana brekšu un Zandarta cope lielupē. Kopumā es noķērs 11,1 kg tīri ar brekšiem un 4 Zandarts, no kuriem 3 esmu paņēmis. Tāpēc visi 3 Zandarti ir mēra, tāpēc neviens maziņš Zandarts netika paņēmis. Cope skai ļoti izdevusies un sakot tālāk man YouTube kanālā un tiekamies jau nākamajā video.